Sveiki, dārgie frisbī draugi! Mēs ar jums atrodamies Ogres 1. vidusskolā, kur norisinās Rīgas rudens trejauts. Iepazīstināšu jūs ar komandu Moments sastāvu. 3. numurs Alīna Kiškurno, 12. Gundaga Pastore, numur 15 Zana Kalniņa, 16. numurs Inga Bleidele, Linda Gulbe 17, Dace Cīrula numur 21 un Sandra Minova 22. Spēle jau ir sākusies, un komandas KCN sastāvā šodien Līve Jakovēla numur 1, Maija Matroza numur 5, Laura Raupe numur 4, Kitija Nagle numur 6, Māra Lavrinoviča numur 3, Ilze Medne numur 16, Svetlana Parhimuka 17. numurs un Vineta Nipere numur 33, Irbe Tēne numur 88. Spēle ir iesākusies ļoti spraigi. Zana Kalniņa piespēlēs Sandrai Minovai tieši zonā 1-0. Moments izvirzās vadībā. Tas ir vienalga. Būtībā tu vari izslēgt, bet... Kā iepriekš, kad runājām... Jā, Žanis. Jā. Sēdzams otrā. Žanis. Viņi kā turēja visu laiku. Zinu. Un pārmetienu tagad izdarīs Gundaga Pastore. Labi, disku tver Irbe Tēne un piespēlē to Parhimukai. Parhimuka. Piespēlē to Mednei. Medne atpakaļ uz vidu Irbei Tēnei. Irbe Tēne Mednei. Labi saspēle KCN komandai. Irbe Tēne piespēlē to Mednei. Medne meklē. Nipere mēģina izmānīt, neizdodas. Bleidele ļoti labi nosedz. Un disks pāriet komandai Moments. Inga Bleidele ar disku. Sandra Minova to tālāk piespēlē Zanai Kalniņai. Zana Kalniņa izmāna. Pa upi padod to Alīnai Kiškurno. Un Alīna Kiškurno mēģina otro griezto piespēli Gundagai Pastorei, bet drusku par asu. Piespēle, tāpēc uzbrukums tagad komandai KCN. Irbe Tēne mēģina tālo piespēli, un Inga Bleidele to veiksmīgi nosedz. Paņem disku to, un piespēlē to Zanai Kalniņai. Komanda Moments šodien ļoti ātri spēlē. Ātras maņkastības, ātras kustības un ļoti asa piespēle no Gundagas Pastoras puses. Stress dara savu, mazliet ir uztraukums. Bet nekas, spēle ir tikko sākusies, abas komandas saspēlēsies, un es domāju, ka būs skatām spēle. Un es ceru arī, ka līdzīgs rezultāts, lai skatītājiem būtu interesantāk. Irbe Tēne piespēlē Vinetai Niperei piespēli, tālāk pa upi tiek padots Mednei, Medne pamāna un atpakaļ uz vidu Irbei Tēnei, Irbe tālāk maina pusi Svetlanai Parhimukai, Svetlana atpakaļ Irbei Tēnei. Irbe to tālāk Vinetai. Un Vinet otro grieztot piespēli savai komandas biedrenei tieši zonas labajā stūrī. Rezultāts 1-1. Maija Matroza izdara pārmetienu, un Inga Bleidele tver tieši to zonas galējā stūrī un piespēlē Dacei Cīrulei ļoti precīzi pirmo piespēli. Dace izmāna piespēlē Alīnai Kiškurno. Alīna Kiškurno! Otrā grieztā ļoti skaista un sekmīga piespēle Gundagai Pastorei zonas tālākajā stūrī. Lieliski, lieliski saspēle, lieliski punkti. Rezultāts 2-1.
Pagriezt. Nē, es pagriezt pasaka. Un tas tik traki nav. Tas parasti tos gadījumos tā kā izpaužas ļoti slikti. Bet mikrofonam bija tāds. Komandu moments izdara pārmetienu, uzbruk KCN Māra Lavrinoviča ar disku. To piespēlē Līvai Jakovele, Līva Jakovele pamāna un Bleido tieši zonā, tieši Maijai Matrozei rokās. Rezultāts 2-2. Nu ko, kļūst interesanti. Spēle līdz 11 punktiem. Redzēsim. Iesākums labs abām komandām. Komandām ir pietiekami daudz maiņu. Nav arī pa daudz. Spēle mierīgi, bet spraigi virzās uz priekšu. Pārmetienu izdarīs Irba Tene, ļoti pieredzējuša spēlētāja. Komanda KCN diskutē savā starpā, kā seks, kādu aizsardzības taktiku izmantos šajā punktā, un Irba izdara pārmetienu. Bleidelē meklēs savus partnerus un lieliska piespēle tieši vidū. Un Alīna Kiškurno kārtējo reizi. Ļoti skaista otrā grieztā piespēle zonas tālākajā stūrī. Dacei Cīrulei par prieku. Ļoti skaista saspēle. Šādas piespēles arī ir ļoti grūti nosakt. Viņas lido tieši tālākajā malā zonā. Un aizsargam ir ļoti grūti izsekot līdzi un laikā izlakt precīzi. Rezultāts 3-2. Komanda moments izvirzās vadībā. Ko izdara? Kārtējo pārmetienu. Maija Matroze ievadīs disku. Saspēles spēlētāji. Ievada disku un lauž pusī, bet drusciņ neveiksmīgi. Vairāk uz malu. Un komanda moments pāriek uzbrukumā. Inga Bleidele pamāna un Alīna. Alīna atkal bliež tā teikt otrās piespēles. Šoreiz bišķiņ savā starpā nevarēja saprasties, tur neviens īsti nebija. Sanāca tā, ka Zanītei piespēle bija tā kā mugurā. Kad kaut kur tur spēle notiek, ja? Kad lāsies prom. Es došu tā nevar teikt. Irba Tene ar disku. KCN veido uzbrukumu. Savā starpā saspēlējas ļoti mierīgi, ļoti precīzas piespēles. Maija Matroze ar disku. Atspēlē to atpakaļ uz vidu Irbai Tene. Irba Tene tālāk lauž pusi Līvai Jakovele. Līva Jakovele trešo piespēli, bet drusciņi neprecīzi par augstu un par stipru. Kā rezultātā disks pāriet komandai moments. Un momentam ir iespēja gūt punktu. Zane Kalniņa ar disku. Meklē partners, piespēlē to Ingai Bleidele. Inga Bleidele pirmo piespēli. Ai, nenolasīja. Drusiņi sagriezās ap savu asi. Daca Cīrula nepaspēja, nesaprata, kam tā piespēle ir. Šajā gadījumā varbūt vajadzēja otro piespēli. Griezt to. Sanāca pirmā no kreisās puses tieši mugurā. Irba Tene ar disku. Komanda KCN cīnās par punktu. Drusciņi par asu un spēlētāja nenotver šo disku. Daca Cīrule ar disku. Piespēlē to Sandrai Minovai. Sandra Minova ļoti sasteigtas piespēles pēdējo 3 minūšu laikā. Šajā punktā jau 3 turnoveri. Līva Jakovele ar disku un visbeidzot punkts komandai KCN kā rezultātā. Rezultāts 3-3.
Komanda KCN ir gatava aizsardzības taktikai, jo ļoti vēlas uzvarēt šo spēli. Atgādināšu, ka iepriekšējā spēle, kas bija starp Moments komandu un Salaspils FK, vinnēja komanda Moments. Tāpēc es domāju, ka tagad abas divas komandas ir nolēmušas uzvarēt. Rezultāts ir ļoti vienāds. Svetlana Parhimuka piespēlē Laurai Novadai trešo piespēli, Irbe Tene, galvenā saspēles vadītāja. Virs piespēle Mārai Lavrinovičai. Māra Lavrinoviča tālāk Irbei Tenei. Un Irbe Tene atspēlē uz saspēlē atpakaļ Svetlanai Parhimukai. Un Svetlana Parhimuka lieliski KCN komanda ir izmainījusi savas pretinieces. Un Māra Lavrinoviča gūst 4. punktu. KCN izvirzās vadībā 4-3. Dace Cīrule ar disku. Komanda Moments uzbrūk. Dace Cīrule man disku piespēlē to. Gundagai Pastoreču. Tiek nosaukts sots. Gundagai Pastorei paliek disks. Un tālāk. Lielisks uzbrukums. Kontakts no komandas KCN puses. Taču, paldies Dievam, veiksmīgi. Neviens nav satraumējies. Varēja būt arī sliktāk. Nav zonā. Man šķiet, ka bija zonā. Bet komandas spēlētājs pašas izlem, kas bija. Zanīt, tu biji zonā. Zana Kalniņa ar disku. Un komandas diskutē. Interesanti, komandas abas divas diskutē. Vai bija nofiksēts disks vai nebija, kad Zana Kalniņa to guva. Labi, Zana Kalniņa. Un komanda Moments uzbruk. Zana Māna atspēlē to atpakaļ Gundagai Pastorei. Gundaga Pastore meklē un piespēlē to Dacei Cīrulei. Dace Cīrule otrā griestā piespēle drusku par augstu. Un komandai KCN ir iespēja gūt punktu, jo ir uzbrukums. Svetlana Parhimuka ar disku. Pieiet pie zonas līnijas. Un Māna. Komanda Moments lieliski aizsardzība. Līva Jakovela ar disku un Līvas Jakovelas tradicionālais blades taču bija ārā. Bija autā. Māra Lavrinoviča guva disku. Drusku patālu. Dace Cīrule atkal ar disku. Piespēlē to Gundagai Pastorei. Gundaga Pastore tālāk. Pirmo piespēli Sandrai Minovai. Un Sandra Minova mierīgi to piespēlē Zanai Kalniņai. Rezultāts 4-4. Es jau teicu, ka būs interesanti. Gundaga Pastore izdarīs pārmetienu. Un komandai KCN kārtējais uzbrukums. Māja Matroza mēģina notvert disku uzreiz, taču neizdodas. Tāpēc komanda
sāk spēli no zonas tālākā stūra. Inga Bleidele ļoti labi nosedz. Un Gundaga Pastore pārtver disku, izmanto situāciju un drusciņ. Nesapratās komanda Moments savā starpā. Komandai KCN tiek dota vēl viena iespēja gūt punktu. Māja Matroze pie malas ar disku. Tālāk Vineta Nipere mēģina izmainīt sev pretinieci. Un Kitija Nagle ar disku. Kitija Nagle atspēlē mierīgi atpakaļ Irbetenei. Irbetene to tālāk Vinetai Niperei. Un Vineta Nipere meklē spēlētāju zonā, taču komanda Moments ļoti lieliski sēd savas pretinieces, kā rezultātā nemaz nav tik viegli. Bet redz, kā izmainīja. Un Kitija Nagle gūst punktu komandai KCN Rīga. Rezultāts 5-4. Irbetene izdara drošu pārmetienu pāri visam laukumam, un Dace Cīrule to notver un iesāk uzbrukumu. Lieliski asa piespēle Gundagai Pastorei. Gundaga Pastore tālāk piespēlē Alīnai Kiškurno. Alīna Kiškurno to mēģina piespēlēt Gundagai Pastorei. Līva Jakovela aizsardzība. Un komanda KCN atkal uzbruk. Irbetene ar disku pamāna un piespēlē to uz vidu Maijai Matrozei. Maija Matroze tālāk Vinetai Niperei. Vineta Nipere tieši zonā lieliska. Pirmā piespēle Līva Jakovela. Saprata šo domu gājienu un neko negaidīja. Abas komandas ļoti spraigi un sīvi iet uz priekšu. Taču rezultāts jau ir 6-4. Komanda KCN izvirzās vadībā ar 2 punktu pārsvaru. Līdz spēles beigām palikušas 6 minūtes 54 sekundes. Spēle līdz 11 punktiem. Komanda Moments uzbruk un mēģinās gūt punktu, jo ir pēdējais laiks. Spēle tiek apturēta. Man šķiet, ka bija piks. Spēlētājs diskutē savā starpā un tūlīt noskaidrosim. Disks paliek uzbrukošajai komandai. Inga Bleidele nesteidzīgi piespēlē to, taču spēlētājs nesapratās savā starpā. Tāpēc uzbrukumā pāriet komanda KCN. Svetlana Parhimuka lieliski nospēlē komandas KCN spēlētājs. Pa laukuma labo malu Svetlana Parhimuka izdara otro griezto piespēli savai komandas biedrinei. Un Māra Lavrinoviča veiksmīgi gūst punktu zonas labajā malā. 7-4. Nu jau komanda KCN ir izvirzījusies ar 3 punktu pārsvaru vadībā. Taču es domāju, ka komanda Moments ir pietiekami spēcīgas un pieredzējušas spēlētājs, lai tagad atspēlētos. Un ja viņas kaut ko pamainīs, būs drusciņi uzmanīgāks. Tad es domāju, ka būs arī labs rezultāts. Inga Bleidele pamāna. Piespēlē Gundagai Pastorei. Gundaga Pastore nesteidzīgi meklē partneri un uz vidu atrod Daci Cīruli.
Daci Cīrule ar otro griezto piespēli. Ai. Komanda KCN uzbruk. Šodien lieliska diena no rīta. Pašā agrumā sākās jau sieviešu spēles, kas vēl turpinās. Un vēlāk arī pusdienas laikā Salaspils, es atvainojos, Latvijas frīzbija vīrieši turpinās cīņu, bet tagad KCN komanda uzbrukumā Vineta Nipere ar disku tuvu pie zonas. Irbei Tenei piespēlē tieši zonā, taču komandas atkal diskutē savā starpā. Un iespējams, ka disks tiks atgriezts atpakaļ. Var jums pastāstīt, ka šīs dienas līderis ar nevienu zaudējumu un 3 uzvarām ir Salaspils FK meitenes. Vineta Nipere, lielisks bleidu piespēle Mārai Lavrinovičai. Tieši zonas vidū. Un KCN pavisam ļoti jau ir izvirzījušās vadībā. Rezultāts 8-4. Maija Matroze izdara pārmetienu visam laukumam, un laukuma labajā tālākajā malā Inga Bleidele izdara otro griezto piespēli, un Gundaga Pastora lieliski tver paliecienā šo piespēli. Man patīk tādas piespēles, kas ir ātras un asas. Un atkal neveiksmīgi drusciņi. Iespējams, komanda moments ir mazliet satraukušās šodien. Un rāda ne to veiksmīgāko spēli savā karjerā. Irbe Tene, pirmā piespēle, un Līva Jakvela. Diemžēl outs. Ko komandai moments? Ir iespēja sākt gūt punktus. Inga Bleidele neko negaida un piespēlē tālo pirmo piespēli zonā Sandrai Bīdovai, ko viņa arī veiksmīgi gūst. Rezultāts 8-5. Interesanti, jo abas šīs komandas piedalīsies Rīgas rudenī pēc 2 nedēļām. Un tagad šīs komandas starpā var izmēģināt spēkus, izmēģināt uzbrukumu un aizsardzības taktikas, kas kur neiet, ko vēl šo to pielabot. Tāpēc es domāju, ka viss būs kārtībā. Bet jā, KCN Māleči ir Māra Lavrinoviča ļoti ātrā izskrējienā gūst piespēli un piespēlē tad tālāk Kitijai Naglai. Kitija Nagla pamāna un Maija Matroze tuvu pie zonas, iespiesta. Ļoti labi, izspēlē ar otro piespēli Svetlanai Parhimukai. Svetlana Parhimuka piespēlē to Mārai Lavrinovičai. Māra Lavrinoviča piespēlē uz vidu. Neveiksmīgi. Ļoti laba aizsardzība no moments komandas puses. Spēlētāji tiek iespiesti. Un Dace Cīrule ar disku un trešā piespēle. Ļoti gandrīz lieliski, tikai izmeta disku lokam no rokām vai izkrita. Laiks. Maija Matroze ar disku. Māra Lavrinoviča tālāk meklē partneri Kitija Nagle. Kitija Nagle piespēlē to tālāk savai komandas biedrinei. Maija Matroze. Svetlanai Parhimukai.
Svetlana Parhimuka, Kreilis. Un trešā piespēle Kitijai Naglai tieši zonā. Rezultāts 9-5. Spēle, manuprāt, līdz 10 punktiem. Nu aiziet komanda moments. Visādi brīnumi ir redzēti, tā kā neko vēl nevar zināt. Irbutēni izdarīs pārmetienu. Komandai moments ir lieliski iespēja gūt punktus. Tāca Cīrule tver disku. Pamāna. Izstāsta, kad ir gatava dot tālo piespēli, taču to nedara. Piespēlē Sandrai Minuvai. Gundaga Pastore. Lieliska piespēle zonā Zanei Kalniņai pa diagonāli. Lieliski tiek izmainīti pretinieki. Rezultāts 9-6. Komanda moments ir drusciņi nomierinājušās un atradušas savu to spēles garu šajā spēlē. Saspēlējušās un tiešām mēs varam novērot interesants piespēles, apmānot pretinieku. Irbutēne ar disku. Sāks uzbrukumu no brika punkta. Blaids Līva Jakavela. Līva Jakavela neko negaida. Un Māra Lavrinoviča gūst punktu zonā. Un trauma. Trauma Gundagai Pastorei. Jā, šajās situācijās ir ļoti grūti mierīgi spēlēt. Jo tas viss ir arī uz nervu pamatu un arī psiholoģiski grūti. Tāpēc, protams, kad spēlētāji centās nekādā gadījumā neļaut gūt punktu pretiniecei. Un tāpēc arī, nu jā. Labi, disks tiek atdots atpakaļ Līvai Jakavelai. Un šis punkts tiks pārspēlēts Līva Jakavela ar disku. Notiek diskusija sastarpējā. Līva Jakavela pirmo piespēli. Ui! Wow, ļoti skaisti Māra Lavrinoviča. Ļoti ātri pa diagonāli tika padot Mārai. Un 10-6 komanda KCN. Uzvar komanda moments. Paldies! Tiekamies vēlāk! Atā.